Jā, esmu Armīns, kurš dzimis cik nu tālajā, bet jau 82. gadā. Mazpilsētā Balvos. Nav man ne brāļu, ne māsu. Dažādu, vai pat ne dažādu, vienkārši ir apstākļi, kuru pēc man nav. Tos es sīkāk varbūt neskaidrošu, bet bērnība bija, cik parasta, cik neparasta tā laika bērniem. Noteikti tas laiks bija tāds nedaudz sarežģīts. Pirmie gadi vēl bija PSRS sastāvā, pēc tam jau bija pārmaiņas. Es no tā neko nesapratu, bet noteikti pieaugušiem cilvēkiem tas bija bišķi savādāk. Bija kā bija. Materiālā ziņā nebija. Materiālās ziņas kaut kā tur vilkām tos galus kopā. Un tā es augu tā, kā ikdienišķi, ne ar ko īpaši neizcēlos no desmitiem, simtiem, tūkstošiem bērnu visā Latvijā pat. Un savi mazie kaut kādi tur prieciņi, savi mazās vai lielās pat bēdas dažādas, jā, un dažādas dzīves līkloči. Jā, ieguvu savas pieredzes, savus uzskatus, ieprogrammēja, kā saka, mani gan tuvākie cilvēki, gan sabiedrība, gan apkārtēji cilvēki visi. Un es arī pie tā pieturējos un dzīvoju. Bija smagas attiecības ar māti, jā, viņa daudz lieto alkoholu un beigās arī dalietojās, kā saka. Vairs viņas nav šajā pasaulē. Bet neskatoties to, es biju tāds diezgan pozitīvs un dzīves baudītājs biju, jā, un jā, un kaut ko jau es tur plānoju pa savu dzīvi, bet tie plāni nebija baigi grandiozie. Visvarīgi ģimene, labs darbs un, jā, palielam neko daudz. Bet, ar laiku arī izdevās to ģimeni nodibināt. Bija arī bērni. Ir joprojām, protams, bet tās ģimenes gan nav vairs. Jā, un tad nāca šķiršanās, un dzīve tā kā tajā momentā likās, kā apstājās, jā, un tas bija 11. nemaldos gads, jā, 2000. Un, jā, devos jaunā dzīvē ar 5 eiro, jā, jau bija eiro, nemaldos, kabatā uz Rīgu un nezināju, kas būs tagad. Pilnīgi viss bija pajucis. Pēc neilga laika arī parādījās dīvaina sajūta, kad es nesaprotu, kas notiek. Tas viss sākās maršruta autobusā Rīgā, kad es iekāpu un jūtu, kad ir pareizāk nav kaut kas labi. Sirds daudzās, augsti sviedri, liekas tūlīt ģīpšu. Diezgan šausmīga sajūta, kur ģīpšu, liekas, tūlīt miršu. Kas te notiek, ārprāts? Nākamā pieturā lec vārā.
svaigs gaiss, bet iekšā tādas sirds klauvēs. Tuk. Kas notiek? Tāds nenormāls, ārprātīgs stress, uztraukums, bailes, viss kaut kāds. Nevarēju saprast, kaut kā tiku līdz mājai, gultā ielīdu un guļu un saprotu. Nesaprotu, kas notiek. Tā bija mana pirmā iepazīšanās ar veģetīvo distoniju. Jā, turpmākie gadi bija raibi. Es dažādi mēģināju tikt galā ar to visu. Gan ar savu dzīvi saprast, ko tad darīt tālāk, gan ar veģetīvo distoniju. Kā dzīvot. Bieži vien zuda kaut kāda jēga, bet tad es tā kā turpināju tomēr. Tad es nolēmu tā kā, kā ir, ņemšu no dzīves visu, ko var paņemt. Un tad sāku riskēt daudz vairāk, devos tur uz ārzemēm, vienu darbu, otru darbu, viss kaut kas mainījās, kādi notikumi, un liekas arī veģetīvā nomierinājās, un tiku pat līdz Parīzei, strādāju Parīzē, un likās, super. Un tad nomira māte, un tad man nācās atgriezties, kas bišķi atkal man izsita no tagad tā kā atgriešanās pasākumā, bišķi atkal nozemējos. Bet, neko, atkal saņēmos, devos tālāk uz Londonu, tur turpināju strādāt. Bet visu laiku tā dzīve bija tāda strādā, un tad gaidi brīvdienu, kad varēsi atpūsties ar alkoholu, atpūsties, tāds labs vārds tāds atpūsties. Principā jau atpūta jau vien ir, kas tad tas ir? Darbs tas nav. Atpūsties ar alkoholu, un ar kādiem biedriem. Tas bija regulāri, vienkārši regulāri. Strādāju, bet tad, kad nestrādāju, tad bija partija. Lielāks, mazāks, vienalga, bet tad es tā kā atvēros, tā kā likās, tagad es pa īstam dzīvoju, visu kaut ko varu, māku dziedāt, māku dejot, un māku runāt skaisti, un viss dzīvē ir superīgi. Un tad nāca, protams, pohas, un tad bija atkal jāstrādā, atkal viss bija slikti. Bet arī neskauties to visu, visām tādām raibājām dzīves līkločiem. Izdevās izveidot arī biznesu Francijā. Tas bija 14. gads. Negāja viegli pirmos gadus, un tur bija ļoti daudz stresa, daudz tādu brīžu, kad kā vispār izaugt to visu, iesākt to. Un pamazām atgriezās mana veģetīvā distonija, kura tā kā bija bišķi tā kā nosnaudusies laikam, un es tā kā dzīvoju, it kā likās viss kārtībā, un tad viņa atgriezās. Aizvien vairāk, un laikmes bija aizvien spēcīgākas, Un attiecīgi man aizvien vairāk vajadzētu alkoholu. Es, protams, tad, kad vajadzēja nedzert, tad es nedzeru, protams, tas nebija gluži tā, bet bija momenti, kad arī aizrauvos pa daudz, un bija momenti, kad tas bija pa daudz, un tas arī jau sāka tā kā iespaidot arī kaut kādas manas darba lietas, bet jebkurā gadījumā es naudu pelnīju un dzīvoju, un kaut kā jau turējāmies mēs tā kā. Un
tam visam papildus, protams, fiziskā veselība arī nebija izcila, un jau, ja nemaldos, kādā gadā, 2005. apmēram 6. man parādījās neizskaidrojamas galvas sāpes, un viņas bija diezgan spēcīgas, viņas tā kā lēkmeveida, tā nebija migrēna, bet tas bija kaut kas neizskaidrojams, ārsti nevarēja saprast, kas tas ir. Bet es pie viena, varbūt ne gluži tradicionālā speciālista, bet ļoti uzticama un gudra ar medicīnisko izglītību speciālista dabūju savu to diagnozi, kad man ir no ērces koduma radies smadzeņu iekaisums kaut kāds, jā. Un attiecīgi viņš aug plašumā, un tas likās ļoti pat reāli ticami, jo es pat fiziski jūtu, kā man tāda puse galvas labā, puse vienkārši bija atmirusi. Un reizēm nāca nenormāls galvas sāpes tādas, kad es nevarēju vienkārši tajā brīdī neko darīt. Es biju, ja tā bija nakts, tad es negulēju, es vienkārši tur pa griestiem skraidīju, ja tā bija diena. Bija momenti, ka pat pie stūres brauc, un tas bija, wow, tur bija, tā kā bez mazai stājies malā, jo, nevar pabraukt, un, vienkārši ļoti sāpēja, un zāles nepalīdzēja, un arī ārsti, cik es pieņemu braucu, viņi tikai aizvien dārgākas zāles man tur mēģināja iebarot, un tā ir patiesība, jā, un lai kā tā medicīna, kā tā saka, ir attīstījusies un baigi kruta viss ir, bet manā gadījumā es izbraucu daudz dažādu ārstu. Vienīgais, ko ieteicu, tas bija tabletītes, mainīt dzīvesveidu, jā, un visādas tādas muļķības. Un šis man, protams, vēl klāt bija, un veģetīvā, un mugurā, un tā es kūlos tajā laikā. Un no tā 14. līdz 18. gadam es tā sistemātiski aizvien vairāk sevi zinu tādā, mirdināju, ja tā var teikt, ko dara ļoti liela daļa cilvēku mūsdienās, mirdina sevi. Viņi nedzīvo, viņi iznīcina savu ķermeni, gan mentālo, gan fizisko, viņi vienkārši eksistē, un to es arī darīju. Ķermenis man nepārtraukti signalizēja, es to izlikos nedzirdam. Tikai aizvien vairāk palielina alkoholu devu. Pat ne devu, drīzāk tas bija biežumu, tad jau tas biežums jau palika aizvien biežāk. Nevienmēr man tur vajadzēja piedzerties līdz nemaņai, man pietika tikai tā. Tad tur pārsimts grami kaut kā, un man jau bija tā kā normāli tai dienai, tam vakaram, šad tad vairāk. Bet kaut kāda alkohola pudele vienmēr stāvēja mājās, Pats taisīja alkoholu, un pat likās, es dzīvošu, kā es savulaik teicu, es toču, alkohols tas ir krut. Vai es kādreiz nedzeršu? Kur. Tā lūk. Un tad pienāca 18. gads, kad iestājās laikam jau tāds, jau tas kauss bija tik pilns, kad vienkārši jau lija pāri, un es jau biju pabijis, es to laiku Francijā arī strādāju, kalnos, un jau biju pabijis slimnīcā, un tas pēdējais moments bija tad, kad tiku vēlreiz slimnīcā, mani bērni vēl bija atbraukuši, un es slimnīcā tikmēr
Jo likās mirst, viss ir tik slikti, viss sirds daudzās un kārtējā lēkmē, kuru vairs nespēja kontrolēt un bija ļoti, ļoti slikti, nevar izskaidrot, cik slikti tas. Tie, kas zina, kas ir veģetīvā distonija, depresija vai tas sajaukums kopā, nu tie sapratīs, bet tie, kam nav tā, tie nesapratīs, tie varbūt domās, kas tur nomierini nerviņus, jā, iedzer un viss kārtībā, jā, nu, kur tā, cik jau varēja arī dzert. Bija 2 varianti, vai nu tiešām nodzerties, vai nu kaut ko sāk mainīt. Bija momenti, kad es sāku domāt par to pirmo variantu, bieži vien tādi momenti, bija pat mēģināju, bet organisms kaut kādā brīdī signalizē, stopēja, vienkārši fiziski man vairs nelīdas alkohols, es tur vēmu, es visu kaut ko darīju, man bija ļoti slikti un es nevaru ieliet vairāk to alkoholu, pat piespiežot sevi, man viņš nelien, tad es ņēmu atkal pauzi reizēm, tur pat vairākas nedēļas. Tad atgūsties, saproti, ka jāsāk kaut kas darīt, bet tad atkal uznāk vājumi brīži, es nevarēšu, man nav spēka, es negribu, nekam nav jēgas, un atkal labāk paņem viski, iedzer. Un tad atkal, un tās šūpoles lejā, augšā, lejā visu laiku, un jā. Nu tā bija bedre, es nezinu, kā viņa vēl tā daļrunīgāk varētu vēl paskaidrot, kas ir bedre, bezjēdzīgums, dzīves bezjēdzīgums. Tu mosties un liekas, ka pat negribās vairs mosties. Kaut kādi plāni ir, kaut kas jau visu laiku, kādas idejas man dzīvē bija, bet tas bija tik mehāniski, tik piespiežoties, nezinu, jā. Jā, un jāpasakās, manā dzīvē tomēr ienāca arī ļoti, ļoti svarīgs cilvēks. Mana tagadējā sieva, kas bija tāds brīnums, jāsaka, jā, kuru jau man apnika gaidīt, jā, jo es biju arī daudz attiecībās nomainījis, un viss kaut kas bija slikti, un visur meklēju tikai kaut kādus ātros priekus, es nezinu pat kā to nosaukt, bet es pats pat nezinu, ko es meklēju. Es tā kā gribēju ģimeni, bet tā, kad bija cilvēks, ar ko to varētu veidot, tad es viņu vienkārši pametu vai vienkārši, nē, mums nesanāks nekas. Tur bija tāds iešana pa purvu nepārtraukti. Pats nezinu, kaut kur brādā aiziet pie vienas priedes, pie otras priedes, kaut ko paskaties un nesaprot, kur labāk. Te vai tur vai, bezsakars, jā. Un parādījās šis cilvēks man dzīvē, un es jau arī viņai pretojos šim cilvēkam, jā, un visā centos, nē, viss, es biju tā kā jau sevi norakstījis, ja tā var teikt, viss. Man nevajag nekādas attiecības, ģimenes, es kaut kā kulšos alkohols, cik lien, tik lien viņš, jā, man bieži vien nelien, tad es kaut ko daru, bet tad atkal viņš lien. Jā, bet, bija tāds moments, kad pašnību taisīt arī, laikam, tik es drosmīgs nebiju un nespēju. Vienkārši smirdināja, būtu viens no tiem, kas arī mūsdienās tagad dzīvo, eksistē, viņi dzīvo, bet nedzīvo. Pavada to dienu, tā kaut kā nebūtu, sagaida to vakaru, aliņu vai vēl kaut ko stiprāku, iepīpē kaut ko, vai pasūkstās par
to, cik dzīve ir slikta, kuri vispār jau vairs nesūkstās, vienkārši jau automatizēti dzīvo, jā, un jā, daudz tādu, ļoti daudz cilvēku, kas ir padevušies, jā. Vairāk vai mazāk, bet padevušies, vai nu vienkārši plūst pa to smirdupīti savu un smirt kaut kur, jā. Šeit pasmirt, tad tur pasmirt, nu. Tā arī es biju nolēmis, nu ko, kā ir, tā dzīvos, bet visu laiku bija iekšā tāds nu, nepadošanās sindroms, ja tā var teikt. Kaut kas laiku lika tomēr celties, un tajās brīžos, kad nelietoju kaut ko plānot, darīt, mēģināt. Un tad pirmais tāds pirmā apņemšanās bija paziņot visiem par to, cik man ir sūdīgi. Es kaunējos no tās veģetīvās distonijas, pāris cilvēkiem es to biju teicis, bet publiski plašāk es kaunējos, likās tā kaut kāda sieviešu slimība un es tā kveicīs, bļāviens. Paņem, iedzer, viss normāli, problēmas atrisināsim. Un es kaunējos vienā reizē, nu, protams, arī nebiju skaidrā, bet es vienkārši Facebookā iegāju tur grupā, veģetīvā distoni, uzrakstīju tādu sirdi plosošu stāstu par sevi. Palīdzēt cilvēki, dodat kaut kādu padomu, es vairs nevaru izturēt visu. Un arī ārpus, kā saka, Facebooka es arī jau vairs nekautrējos, teicu, jā, reku, man ir tā veģetīvā distonija, man ir slikti, man ir depresijas, man viss. Un gāju uz psihoterapiju. Tas bija pirmais tāds solis, psihoterapija.